bija Hāruna Rašīd, Amīrul Mu'minīn, atnāca kāds vīrs pēc pravieša Muhammad sallallahu alaihi wasallama laikiem, viņa rokās bija zīzlis. Viņš teica Hāruna Rašīd, es esmu Mūsa. Hārun viņam sacīja patiesi, un šīs zīzlis, vai tas ir Mūsas zīzlis? Vīrs atbildēja, jā. Tad Hārun teica, nomet to, lai tas kļūtu par čusku. Vīrs viņam teica, tas nevar kļūt par čusku, kamēr tu, Hārun, nesaki, es esmu jūsu visaugstākais kungs. Astaghfirullah. Hārun sacīja, patvērums bija Allaha. Vīrs atbildēja, tad tas zīzlis nekļūs par čusku, ja tu nesaki, es esmu tavs kungs, Faraon. Tad Hārun cilvēki viņu sita, līdz viņš apklusa. Pēc tam nedomā, ka kāds, kurš šodien apgalvo, ka ir pravietis vai sūtnis, noteikti ir traks. Viņiem ir kāds arguments vai viltība, tāpēc mums vispār nav pieļaujams klausīties tos, kas apgalvo, ka ir pravieši, vai tos, kas runā nepatiesību.